Pilsētas vēsture slēpjas tās cilvēkos, un ik viens ir pielicis roku, lai Sirmā Māmuļa Bauska ikdiena kļūtu skaistāka un atmiņām bagātāka. 1609. gadā hercogs Frīdriks Bauskai piešķīra zīmogu ar lauvas attēlu, kas tolaik nozīmēja pilsētas statusa piešķiršanu. Šodien vides objektu lauvu Bauskai dāvāja mākslas skolas audzēkņi. 400. jubileju baušķinieki gaidīja tieši 400 dienas. To laikā notikušas daudzas pārmaiņas. Tostarp gandrīz 5 reizes mazāks kļuvis svētku rīkošanai paredzētais budžets. Tomēr tas nav mazinājis pašu iedzīvotāju deksmi izdarīt vēl ko neatkārtojamu savas pilsētas un ļaužu priekam. Un tā režisora Kārļa Anitena vadībā tapa vienreizējais uzvedums Bauskai 400, kurā caur 12 mēnešiem atspoguļotas iedzīvotājiem svarīgās lietas. Tostarp pat tādas, kā pirms 30 gadiem notikusī mantu lotereja, kur ilgadējā Bauskas kultūras darbiniece laimējusi savu pirmo mašīnu, kas nosaukta par kapeiku. Savas atmiņas par pilsētu ir ikvienam, gan tagadējiem, gan bijušiem tās iedzīvotājiem. Jūtos nedaudz labi, nedaudz nostalģiski. Tā nav tā Bauska, kas bija pirms gadiem, 30, bet tam tā jābūt. Laika mainās un arī Bauskā jūtams jauna laika. Lai gan visi uzrunātie teica, ka svētki ir izdevušies un krāšņais uzvedums, kur dalībnieki visi kā viens ir Bauskas puses ļaudis, devis kārtīgi pozitīvismu lādiņu. Pagaidām nav pārliecības, vai tā būs arī turpmāk. Pagaidām vēl īsti tā skaidrība nav tā. Īsti kas un kā būs ar pa skolām, tāpat tās, piemēram, 6-gadnieki. Nezinu, kā būs vai nebūs. Tas jau vairāk tā. Bet svētku sajūta šodien? Nē, tas jā, ir. Bērniem patīk viss tā fēni, tiešām. Studija gadu tuvojās. Studēsim. Viņi jau studējuši Rīgā, tad nākamie gadi noteikti būs Rīga. Bet atgriezties jau gribētu vienmēr Bauskā, jā. Kaut tai pa brīvdienām. Šodien pilsēta, kur mūs un Mēmeli satiekoties veido varu no Lielupi, sen vairs nav tikai mazpilsēta ar klusām ieliņām. Tā kļūst par tranzītu pilsētu, kurai cauri kā darba dienās tā svētkos traucas nebeidzami mašīnu straumi, kas dod cerību, ka attīstība un izaugsme neapstāsies pie 400 gadu sliekšņa.